bet šis sestdienas vakars pēc iespējas romantiskāk un muzikālāk. Lai uzvar labākais! Atā! Lai labi slīd un labi skan! Kamēr vien Ukrainas cilvēki turpinās cīnīties par to, kas viņiem ir vissvarīgākais, savu valsti, mājām un nākotni, mēs turpināsim rādīt. Tas, ko esam šeit pārdzīvojuši, to Dievs, lai nevienam tas nebūtu. Būsim klāt un rādīsim jums to, ko redzam savām acīm. Jo uzticama informācija ļauj labāk izprast, analizēt un neaizmirst. Neaizmirst par atbalstu Ukrainai. Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Kopā ar Ukrainu. Desmito klašu finālisti ir gatavi zinību cīņai, un tie ir Reičela no Cēsīm, Emīlija Lotte no Valmieras, Gustavs no Liepājas, Romija Estere no Preļiem, kā arī Sofija un Rihards Bruno no Rīgas. Skaties spēles Gudrs vēl gudrāks 10. klašu lielo finālu 20. februārī 18.55 LTV1. Ar Gariju viņa sarakstījās nevis telefonā, bet ar roku. Viņi dzīvo ceļa galā, netraucēti un prom no visiem. Garijs no dārza un amatniecības darbiem nemācēja neko, bet tagad skolo citus internetā. Šis zemes stāsts būs par mīlestību un par Gariju, kurš mīl Latvijas zemi. Zemes stāsti 19. februārī 7:30 vakarā LTV1. Edvards, ko jūs pētāt vai ko jūs radāt? Es personīgi pētu šķīdinātājus. Visu var izšķīdināt? Ko vien vēlaties. Ar plasmasmaru mēs kādreiz tiksim galā. Kas zina? Tas 8 zobis. Tas, kas tavam tēvam to mežu ēd nost, cik es saprotu. Tur tas kaut kādu rezultātu ir devis, tās lamatas. Tas, kas tur iekrīt, tas neapēd koku. Jauno zinātnieku mudināti liksim slazdus, lodēsim un šķīdināsim. Vīpiņā pirmdien uzreiz pēc panorāmas. Epsteina faili, koku rūpnieku lieta un iestādē jauns departaments. Kādus rezultātus varam gaidīt? Ģenerālprokurors Armīns Meisters 1-1. Skatieties otrdien pēc panorāmas LTV1. Pauls mēģina atrast savu vietu puišu grupējumā. Laižam! Kā iegūt vienaudžu atzinību, kad saspringtas attiecības noved pie konflikta? Ja viņi būtu atbraukuši 10 minūtes vēlāk. Tomēr savējos iespējams atrast arī visnegaidītākajās vietās. Sitiet viens otru, līdz būsiet beigti. Igaunijas mākslas filma Franks. Tu tiešām nesaproti, ko es saku, ja? Rītvakar bez 20.11. LTV1 un Replay LV. Midsomera ir brīnišķīga grafiste, taču diezgan nāvējoša. Laucinieciska idille un ciemi, kuros notiek ļoti angliskas slepkavības. Memento mori. Tas nozīmē atceries, ka tev ir jāmirst. Inspektors Džons Barnabijs un detektīvs seriāls Midsomeras slepkavības atgriežas ar jaunu sezonu. Manuprāt, tas notiek, kad to vismazāk gaida. Svētdienās 8:50 vakarā LTV1 un Replay LV. Izskatās, ka arī Padīs risina noslēpumus. Ko sāk izmeklētāji Padīs? Es nekad tā no brīva prāta neesmu sēdējis un atcerējies dziesmu. Vienmēr tas ir bijis kādam kāda vajadzība, kāds uzrunā, instrumentāla mūzika gan. Cilvēki, kas ir digitālā laika bērni, un savā ziņā šo digitālo laikmetu Gins pārstāv, piemēram. Un es esmu pilnīgs analogais laikmets. Man laikmetīgā māksla ir dziļi nesimpātiska, un es no viņas mēģinu, cik vien var atkritīties. Bet kas tad tu pats esi? To es varbūt izdomāšu kaut kas tādā.
Kultūrdeva. Rīt 5 pēcpusdienā LTV1. Bet balsošana turpinās, un mēs atgriežamies pēc pāris minūtēm. Vētrainos laikos kultūra ir kā bāka necaurredzamā naktī. Tā rāda virzienu, māju ceļu un stāv pretī visnegantākajiem vējiem. Latvijas sabiedriskā mēdīja gada balva Kilograms kultūras 2025. 21. februārī 8:50 vakarā LTV1, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 klasika un LSM LV. Pasaka vēl kaut ko. Tiekamies. Epstīna faili, koku rūpnieku lieta un iestādē jauns departaments. Kādus rezultātus varam gaidīt? Ģenerālprokurors Armīns Meisters 1-1. Skatieties otrdien pēc panorāmas LTV1. Rindas pie ārstiem gadiem ilgas. Risinājuma kā nav, tā nav. Varbūt laiks protestam, bet vai kāds nāks? Variet piketēt par daudz, ko var piketēt, labumā no tā nekā nebūs. Eksperimentā zvanām gan senioru un mediķu organizācijām, gan politiskajām partijām. Kam nebūs vienalga? Protests būtu tieši laikā. Uzrunāja vienkārši tā ideja par to, ka to tēmu vajadzētu aktualizēt. Aizliegtais paņēmiens, operācija, diagnoze, rindas, protests. Pirmdien 19:10 LTV1. Pēc 24 gadu pārtraukuma Latvijas jaunie talanti atgriežas starptautiskajā konkursā Eiropas jaunie mūziķi. Konkurss Latvijas jaunais virtuos ir sācies! Kuru no finālistiem jūnijā sūtīsim pārstāvēt Latviju Erevānā? Mēs dzirdējām to brīnišķīgo saspēli, tas nebūtu nav vienkārši. Eirovīzijas jauno mūziķu konkursa nacionālā atlase Latvijas jaunais virtuos. Rītvakar 6:30 LTV1, Replay LV un Latvijas Radio 3 klasika. Mūsu ceļš uz virsotni nav ātrs, nav viegls. Tas ir izcīnīts sniegā. Mums nekas netiek dots, bet katrs metrs ir jānopelna pašam. Te čempioni nerodas no komforta. Te viņi izaug no spīta, rakstura un sapņa. Bet, kad viņi traucas lejā, tā ir brīvība. Tieši šī neatlaidība ir tā, ko mēs mīlam un novērtējam. Seko līdzi Olimpiskajām spēlēm Latvijas televīzijā, Latvijas radio un portālā LSM LV. Latvijas sabiedriskais medijs Milāns Kortīnas Ziemas olimpisko spēļu oficiālais pārraidītājs. Esam tepat Rīgas kinostudijā, un jūs šobrīd skatāties Supernovas. Valentīna dienas sakarā Ir fināls! ir fināls un Valentīna diena mīlestība.
Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu. Krievijas uzbrukumi daudz viet atstājuši cilvēkus bez apkuras, elektrības un gaismas. Dāvāsim Ukrainai siltumu, ziedojot portālā Ziedot LV vai pa tālruni 900 20 4113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Ar Gariju viņa sarakstījās nevis telefonā, bet ar roku. Viņi dzīvo ceļa galā, netraucēti un prom no visiem. Garijs no dārza un amatniecības darbiem nemācēja neko, bet tagad skolo citus internetā. Šis zemes stāsts būs par mīlestību un par Gariju, kurš mīl Latvijas zemi. Zemes stāsti 19. februārī 7:30 vakarā LTV1. Zinātne nodarbojas ar to pirmo, proti, kādā veidā tas mehānisms darbojās, bet reliģija faktiski nenoliedzot to mehānismu pasaka, kāpēc. Edgars Imants Siliņš mums raksta, reliģija un zinātne ir divas komplementāras patiesības. Salīdzinot dažādās pieejas un dažādos skatu punktus, es domāju, abas puses kļūst bagātākas un abas puses iegūst. Svētdienās vienos dienā ar atkārtojumu trešdienās pēc nakts ziņām. Dienesta pārbaude par palīdzību kokrūpniekiem noslēdzas ar aizdomām par nepamatotu atbalstu. Valdība rīcību nogaidīs. Komisija nav pietiekami kompetenta un šādi jautājumi ir jāpārbauda tiesību sargājošām iestādēm. Strīdīga mākslinieckā izvēle un šaubīga naudas izcelsme. Kurš Latvijas uzņēmums palīdzēja filmēt kino par Putinu? Kad tie projekti pie mums nonāca, tas problemātiskākais aspekts tajā visā bija tā finansējuma izcelsme. Tiekamies de facto laikā svētdien pēc panorāmas. Mūsu ceļš uz virsotni nav ātrs, nav viegls. Tas ir izcīnīts sniegā. Mums nekas netiek dots, bet katrs metrs ir jānopelna pašam. Te čempioni nerodas no komforta. Te viņi izaug no spīta, rakstura un sapņa. Bet, kad viņi traucas lejā, tā ir brīvība. Tieši šī neatlaidība ir tā, ko mēs mīlam un novērtējam. Seko līdzi Olimpiskajām spēlēm Latvijas televīzijā, Latvijas radio un portālā LSM LV. Latvijas sabiedriskais medijs Milāns Kortīnas Ziemas Olimpisko spēļu oficiālais pārraidītājs. Esam atgriezušies Rīgas kino studijā, kur pilnās sparā rīt svarīgāko brīdī! Rezultāti! Latvijas sabiedriskais medijs aicina atbalstīt Ukrainu. Krievijas uzbrukumi daudz viet atstājuši cilvēkus bez apkuras, elektrības un gaismas. Dāvāsim Ukrainai siltumu, ziedojot portālā Ziedot LV vai pa tālruni 900 20 4113. Maksa par zvanu 5 eiro. Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Čau! Es jau mācos augstskolā un vairs nevaru piedalīties gudrs vai gudrās, bet tu nepalaid garām savu pēdējo iespēju. Ielec zinību un atjautības karuselī gudrs vēl gudrās. 3, 2, 1. Ja mācies 12. klasē, piesakies līdz 22. februārim. Anketu meklē LTV LV. Piesakies līdz 22. februārim. Vētrainos laikos kultūra ir kā bāka necaurredzamā naktī. Tā rāda virzienu, māju ceļu un stāv pretī visnegantākajiem vējiem. Latvijas sabiedriskā mēdīja gada balva Kilograms kultūras 2025. 21. februārī 8:50 vakarā LTV1, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3 klasika un LSM LV. Pasaka vēl kaut ko. Tiekamies. Ita Kozakeviča.
Latvijas poliete, žurnāliste, tulkotāja un viena no atmodas laika aktīvistēm. Vienmēr jāatceras, ka tautību mēs izvēlamies. Un Ita izvēlējās būt poliete, bet Latvijas poliete. Gāzt vienu pieminekli, tas nenozīmē šo stāstu arī izdzēst no cilvēku galvām. Jautājums, kas cilvēks var izsaukt ielās, nav nacionālais jautājums. Raidījums Izvēle numur 1. 19. februārī 15:45 vakarā LTV1. Edvards, ko jūs pētāt vai ko jūs radāt? Es personīgi pētu šķīdinātājus. Visu var izšķīdināt? Ko vien vēlaties. Ar plasmasmu mēs kādreiz tiksim galā. Kas zina? Tas 8 zobis. Tas, kas tavam tēvam to mežu ēd nost, cik es saprotu. Tur tas kaut kādu rezultātu ir devis, tās lamatas. Tas, kas tur iekrīt, tas neapēd koku. Jauno zinātnieku mudināti liksim slazdus, lodēsim un šķīdināsim. Vīpiņā pirmdien uzreiz pēc panorāmas. Dienesta pārbaude par palīdzību kokrūpniekiem noslēdzas ar aizdomām par nepamatotu atbalstu. Valdība ar rīcību nogaidīs. Komisija nav pietiekami kompetenta un šādi jautājumi ir jāpārbauda tiesību sargājošām iestādēm. Strīdīga mākslinieckā izvēle un šaubīga naudas izcelsme. Kurš Latvijas uzņēmums palīdzēja filmēt kino par Putinu? Kad tie projekti pie mums nonāca, tas problemātiskākais aspekts tajā visā bija tā finansējuma izcelsme. Tiekamies de facto laikā svētdien pēc panorāmas. Pēc 24 gadu pārtraukuma Latvijas jaunie talanti atgriežas starptautiskajā konkursā Eiropas jaunie mūziķi. Konkurss Latvijas jaunais virtuos ir sācies! Kuru no finālistiem jūnijā sūtīsim pārstāvēt Latviju Erevānā. Mēs dzirdējām to brīnišķīgo saspēli, tas nebūtu nav vienkārši. Eirovīzijas jauno mūziķu konkursa nacionālā atlase Latvijas jaunais virtuos. Rītvakar 6:30 LTV1, Replay LV un Latvijas Radio 3 klasika. Zinātne nodarbojas ar to pirmo, proti, kādā veidā tas mehānisms darbojās, bet reliģija faktiski nenoliedzot to mehānismu pasaka, kāpēc. Edgars Imants Siliņš mums raksta, reliģija un zinātne ir divas komplementāras patiesības. Salīdzinot dažādās pieejas un dažādos skatu punktus, es domāju, abas puses kļūst bagātākas un abas puses iegūst. Svētdienās vienos dienā ar atkārtojumu trešdienās pēc nakts ziņām. Kamēr vien Ukrainas cilvēki turpinās cīnīties par to, kas viņiem ir vissvarīgākais – savu valsti, mājām un nākotni. Mēs turpināsim rādīt. Tas, ko esam šeit pārdzīvojuši, to Dievs, lai nevienam tas nebūtu. Būsim klāt un rādīsim jums to, ko redzam savām acīm. Jo uzticama informācija ļauj labāk izprast, analizēt un neaizmirst. Neaizmirst par atbalstu Ukrainai. Domās un darbos kopā ar Ukrainu. Kopā ar Ukrainu. Labvakar, Latvija, esiet sveicināti. To es saku laikam šogad un šovakar pēdējo reizi.
Epsteina faili, koku rūpnieku lieta un iestādē jauns departaments. Kādus rezultātus varam gaidīt? Ģenerālprokurors Armīns Meisters 1-1. Skatieties otrdien pēc panorāmas LTV1. Rēzeknes novada pašvaldība atlaidusi 47 amatieru kolektīvu vadītājus. Tad, kad vispār es uzzināju, ka šie kolektīvi tā kā paliks aiz svītras, es negulēju naktī. Es ļoti ceru un negribu, ka kultūra pastāvēs tikai uz dziesmu svētkiem. Tiem cilvēkiem, kas te 10 gadus, 15, 20 gadus viņi te ir bijuši un nākuši, un tad vienā tādā brīdī pasaka, ka viņš jau vairs nav kultūras daļa. Nākošais solis būs vienkārši durvju aizslēgšana. Tā, man liekas, ka uz to iet. Edvards, ko jūs pētāt vai ko jūs radāt? Es personīgi pētu šķīdinātājus. Visu var izšķīdināt? Ko vien vēlaties. Ar plasmasmaru mēs kādreiz tiksim galā. Kas zina? Tas 8 zobis. Tas, kas tavam tēvam to mežēdu nost, cik es... Jā, tur tas kaut kādu rezultātu ir devis, tās lamatas. Tas, kas tur iekrīt, tas neapēd koku. Jauno zinātnieku mudināti liksim slazdus, lodēsim un šķīdināsim. Veipiņā pirmdien uzreiz pēc panorāmas. Rindas pie ārstiem gadiem ilgas. Risinājuma kā nav, tā nav. Varbūt laiks protestam, bet vai kāds nāks? Variet piketēt, un daudz, ko var piketēt, labumā no tā nekā nebūs. Eksperimentā zvanām gan senioru un mediķu organizācijām, gan politiskajām partijām. Kam nebūs vienalga? Protests būtu tieši laikā. Uzrunāja vienkārši tā ideja par to, ka to tēmu vajadzētu aktualizēt. Aizliegtais paņēmiens, operācija, diagnoze, rindas, protests. Pirmdien 19.10 LTV1. Pauls mēģina atrast savu vietu puišu grupējumā. Laižam! Kā iegūt vienaudžu atzinību, kad saspringtas attiecības noved pie konflikta? Ja viņi būtu atbraukuši 10 minūtes vēlāk. Tomēr savējos iespējams atrast arī visnegaidītākajās vietās. Sitiet viens otru, līdz būsiet beigti. Igaunijas mākslas filma Franks. Tu tiešām nesaproti, ko es saku, ja? Rītvakar bez 20.11. LTV1 un Replay LV. Midsomera ir brīnišķīga grafiste, taču diezgan nāvējoša. Laucinieciska idille un ciemi, kuros notiek ļoti angliskas slepkavības. Memento mori. Tas nozīmē atceries, ka tev ir jāmirst. Inspektors Džons Barnabijs un detektīvs seriāls Midsomeras slepkavības atgriežas ar jaunu sezonu. Manuprāt, tas notiek, ka to vismazāk gaida. Svētdienās 8:50 vakarā LTV1 un Replay LV. Izskatās, ka arī Padīs risina noslēpumus. Ko sāk izmeklētāji Padīs? Dienesta pārbaude par palīdzību kokrūpniekiem noslēdzas ar aizdomām par nepamatotu atbalstu. Valdība rīcību nogaidīs. Komisija nav pietiekami kompetenta un šādi jautājumi ir jāpārbauda tiesību sargājošām iestādēm. Strīdīga mākslinieckā izvēle un šaubīga naudas izcelsme. Kurš Latvijas uzņēmums palīdzēja filmēt kino par Putinu? Kad tie projekti pie mums nonāca, tas problemātiskākais aspekts tajā visā bija tā finansējuma izcelsme. Tiekamies de facto laikā svētdien pēc panorāmas. Pēc 24 gadu pārtraukuma Latvijas jaunie talanti atgriežas starptautiskajā konkursā Eiropas jaunie mūziķi. Konkurss Latvijas jaunais virtuos ir sācies! Kuru no finālistiem jūnijā sūtīsim pārstāvēt Latviju Erevānā? Mēs dzirdējām to brīnišķīgo saspēli, tas nebūtu nav vienkārši. Eirovīzijas jauno mūziķu konkursa nacionālā atlase Latvijas jaunais virtuos. Rītvakar 6:30 LTV1, Replay LV un Latvijas Radio 3 klasika.
Es nekad tā no brīvu prāta neesmu sēdējis un tāds atcerēs dziesmu. Vienmēr tas ir bijis kādam kāda vajadzība, kāds uzrunā. Instrumentāla mūzika gan. Cilvēki, kas ir digitālā laika bērni un savā ziņā šo digitālo laikmetu Gins pārstāv, piemēram. Un es esmu pilnīgs analogais laikmets. Man laikmetīgā māksla ir tā kā dziļi nesimpātiski, un es no viņas mēģinu, cik vien var atkritīties. Bet kas tad tu pats esi? Bet to es varbūt izdomāšu kaut kas Zinātnieks. Kultūra deva. Rīt 5. pēcpusdienā LTV1. Zinātne nodarbojas ar to pirmo, proti, kādā veidā tas mehānisms darbojās, bet reliģija faktiski nenoliedzot to mehānismu pasaka, kāpēc. Edgars Imants Siliņš mums raksta, reliģija un zinātne ir divas komplementāras patiesības. Salīdzinot dažādās pieejas un dažādos skatu punktus, es domāju, abas puses kļūst bagātākas un abas puses iegūst. Svētdienās vienos dienā ar atkārtojumu trešdienās pēc nakts ziņām. Mūsu ceļš uz virsotni nav ātrs, nav viegls. Tas ir izcīnīts sniegā. Mums nekas netiek dots, bet katrs metrs ir jānopelna pašam. Te čempioni nerodas no komforta. Te viņi izaug no spīta, rakstura un sapņa. Bet, kad viņi traucas lejā, tā ir brīvība. Tieši šī neatlaidība ir tā, ko mēs mīlam un novērtējam. Seko līdzi Olimpiskajām spēlēm Latvijas televīzijā, Latvijas radio un portālā LSM.LV. Latvijas sabiedriskais medijs Milāns Kortīnas Ziemas Olimpisko spēļu oficiālais pārraidītājs. Labvakar, Latvija! Bāzelē, Šveicē. Kaut kas ir nedaudz sagājis grīstē. Ir noticis kaut kas